Melis, kartupelis. Man nāk prātā tad, kad satieku tās sievietes, kuras saka, ka viss ir kārtībā, ka darbs grūts gan, bet nu jau pierasts. Ka attiecības jau vairs nevajag. Viss jau ir bijis, bet acīs klusums, sirdī nogurums. Un tad es uzdodu jautājumu, bet ja tev viss ir kārtībā, tad kāpēc tu nāc pie manis? Un varbūt vēl šādi tādi jautājumi. Un acīs sarošās asaras. Kā tā, ja jau viss ir labi? Kāpēc tā ir? Jo cilvēks gadiem mācās apslēpt sāpes no sevis. Uzliec slāni pēc slāņa. Atbildības, pienākumu, visu nokārtošu pati. Un tad sirds klusē, bet ķermenis nogurst un dzīve izsīkst. Tāpēc es saku, nemelo sev. Neesi kartupelis. Ja ir sāpe, tad ir. Atzīsti to. Un tad nāc to sāpi raut ārā. Mēs varam to sāpi izraut ārā un turpināt dzīvot normālu dzīvi. Tu esi dzīva. Tev drīkst gribēties blakus plecu, mīļumu, siltumu, dzīvību, naudu, baudu, harmoniju, mīlestību. Un tu to vari saņemt, ja tikai beidzot esi godīga pret sevi un atļauj sev palīdzēt.